Krišjāns Zviedris, Daugavpilī ierasti ir ļoti sarežģītas spēles. Kā vispār bija pārslēgties pēc derbija un tagad nonākt citā arī infrastruktūrā kopumā? Skaidrs, ka šeit grūti ir spēlēt visiem. Es domāju, jebkura komanda, kur te brauc, un šeit mocās. Bet mums šodien bija galvenais 3 punkti. Vienalga, kā ir jādabū 3 punkti, tā kā mums šodien tas veiksmīgi izdevās. Nebija varbūt tā skatāmākā spēle, bet 3 punkti ir kabatā un ejam tālāk. Kāda bija tā gatavošanās šai spēlē, ņemot vērā tos visus apstākļus, kas šeit sagaida? Principā tāda paša, bet vienīgais, ko mēs pamainījām 2 dienas pirms spēles, patrenējāmies uz mākslīgā laukuma. Bet pārējais viss bija tāpatās kā pirms citām spēlēm, tā kā neko jaunu neizdomājam, teiksim tā. Kā laikapstākļi tevi ietekmēja vārtos? Bija augsts šodien, jā, tā kā nezinu, cik mēs tur pusotru nedēļu apkārt vēl spēlējām ar Jelgavu, tur bija tā kā vasarā laiks šeit pēkšņi, es nezinu, cik grādi, bet ir ļoti augsts, tā kā jā, mazliet arī, tas arī varbūt kaut kā ietekmē to mūsu spēli šodien. Kas ir tie svarīgākie faktori sezonas atlikušajai daļai un kāds ir tas noskaņojums kolektīvā? Un skaidrs, ka sezonas beigas kaut kur nogurums, kaut kādas sāpes. Kā tu kopumā jūti to atmosfēru mums šobrīd? Atmosfēra ir laba, bet es domāju, tas galvenais ir nesākt domāt, ka mums tur jau tituls ir rokās, ka mums tur tagad ir 8 punktu handikaps. Tur nevajag domāt par to, ir vienkārši jāiet no spēles uz spēli un tāpatās ir jācenšas uzvarēt katru spēli. Paldies tev! Jā, paldies!